Krievija atkal veica masīvu raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai. Upuru skaits starp civiliedzīvotājiem Kijevā jau sasniedz 20 cilvēkus, vēl gandrīz 100 ir ievainoti. Diemžēl starp tiem ir arī bērni. Naktī uz 2. jūliju Krievija veica masīvu uzbrukumu Ukrainai ar raķetēm un droniem. Starp galvenajiem mērķiem bija Kijeva, kur ir ievērojami postījumi daudz dzīvokļu dzīvojamajās mājās un ļoti daudz ievainoto, to starp mediķu un glābēju. Bojā gājušo skaits pieaug, jo cilvēkus atrodas zem māju drupām, un viss iznīcinātā infrastruktūra Kijevā ir tikai civilā. Turklāt kadros skaidri redzams, ka raķetes lidoja tieši uz dzīvojamajām mājām un slimnīcām, pat iznīcinot neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas. Uzbrukuma seku likvidēšanā piedalās glābšanas aviācija un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādes. Eiropa jau ir reaģējusi uz šo barbarisko uzbrukumu. Eiropas Savienībā paziņoja, ka Vladimirs Putins no izmisuma vienkārši vēlas iznīcināt visu Ukrainas nāciju, tāpēc arī uzbruk mierīgajiem iedzīvotājiem. Un tieši šobrīd Eiropas Savienība gatavo jaunu sankciju paketi pret mežonīgo Maskavu. Diemžēl ar to var izrādīties par maz, jo šī nakts parādīja, ka patriotu sistēmām paredzēto raķešu kritiski nepietiek, jo gandrīz visa Krievijas balistiskā raķeša apšauda trāpīja mērķī. Mani sauc Aleksejs Pečīs. Apspriedīsim kopā nakts Krievijas uzbrukuma sekas Ukrainas galvaspilsētai un ne tikai, jo zem trieciena bija ne tikai Kijeva. Bet pirms sākam, lūdzu abonējiet kanālu, nospiediet patīk šim raidījumam un uzrakstiet jebkuru savu komentāru, lai pēc iespējas vairāk skatītāji varētu redzēt šo video YouTube vietnē. Izsmidinātājs. Nu, tu novāc. Tev, Abonē. Tātad Krievijas barbariskais uzbrukums Kijevai sākās 1. jūlija vakarā ar reaktīvo dronu Šahed uzbrukumu. Pēc vieniem naktī Kijevu uzbruka 10 balistisko raķešu un hiperskaņas spārnoto raķešu cirkonu. Bumbvedēji Tu-95 MS arī palaida 10 spārnoto raķešu H101, kas pēc 3 naktī ielidoja Ukrainā un arī tika virzīts uz Ukrainas galvaspilsētu. Kijevā visu nakti valdīja īsta elle. Kijevā Krievija izmantoja arī klejojošo munīciju banderolu. Un viena no šī trieciena īpatnībām ir liels skaits reaktīvo dronu Šahed, kas pārvietojas ar ātrumu virs 300 km/h. Un tos ir daudz grūtāk notriekt mobilajām ugunsdrupu vienībām un dronu pārtvērējiem. 2. jūlijā uzbrukums Ukrainas galvaspilsētai beidzās 7:00 no rīta un ilga vairāk nekā 11 stundas pēc kārtas. Droni turpināja uzbrukt Kijevai līdz pēdējiem brīdim. Visu rītu Kijevā Šahed laiku pa laikam atkal mēģināja uzbrukt Kijevai. Tātad pat pēc galvenā uzbrukuma viļņa, kas ilga 11 stundas, Krievi turpināja palaist Šahedus uz Kijevu. Saprotot, ka tieši šobrīd pilsētā glābēji pārmeklē sagrauto māju drupas un izvalda cietušos cilvēkus, bet mediķi uz vietas cenšas sniegt medicīnisko palīdzību. Bet tā jau ir kļuvusi par iecienītu taktiku Krieviem. Viņi vienmēr uzbruk cerot nogalināt pēc iespējas vairāk civiliedzīvotāju un īpaši glābējus un mediķus. Kas ir viņa iecienītā taktika? Tas jau ir kļuvusi par iecienītu taktiku tieši viņiem. Civili iedzīvotāji un īpaši glābēju un mediķu, kuri ieradās notikuma vietā, lai sniegtu palīdzību. Kas skatīsies šos raidījumus tulkojumā? Atgādinu, ka šis YouTube kanāls tiek tulkots vairāk nekā 20 dažādās valodās, un jums būs noderīgi zināt, ka Krievi vienmēr uzbruk. Otrais viņi cenšas uzbrukt tieši tām pašām vietām, kuras viņi uzbruka iepriekšējā dienā, labi zinot, ka tur strādā glābēji un mediķi. Kijevas mērs Vitālijs Kličko nosauc šo uzbrukumu par vismasīvāko uzbrukumu galvaspilsētai visā kara laikā. Viņš izsludināja 3. jūliju par sēru dienu. 1. jūlija vakarā Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, atrodoties vizītē Īrijā, kur šobrīd vada ES padomi, brīdināja par iespēju masveidu uzbrukumu un paziņoja par steidzamu atgriešanos Kijevā.
Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēki paziņoja, ka galvenais uzbrukuma virziens bija Kijeva, un īpašība bija liela skaita balistisko raķešu un reaktīvo bezpilota lidaparātu izmantošana. Zināms, ka Krievija šajā naktī palaida šādas munīcijas veidus. 4 pretkuģu raķetes 3 M22 Cirkon. Diemžēl šoreiz tās netika notriektas, netika iznīcinātas. 24 balistiskās raķetes Iskandar M vai S-400 tika notriektas tikai 4 šādas raķetes. 34 spārnotās raķetes H101 notriec 32. 8 spārnotās raķetes Kalibra notrieca visas. Un 4 vadāmās aviācijas raķetes H-59 notrieca visas. Starp citu, zemes notriektās balistikas rādītājs var liecināt par akūtu pārtvērēju raķešu trūkumu Patriot sistēmām, kas ir vienīgās, kas notriec Krievijas balistiskās raķetes. Un kā redzat, šajā naktī balistiskās raķetes gandrīz netika notriektas, kas norāda, ka pārtvērēju raķešu tiešām trūkst. Rezultātā tika fiksēti 25 balistisko raķešu trāpījumi, pie kuriem pieskaita arī cirkonus, un 12 trieciena dronu trāpījumi 33 vietās, kā arī tika fiksēta notriekto dronu krišana 18 vietās. Un uzmanību! Neviens no uzbruktajiem objektiem Ukrainas galvaspilsētā un Kijevas apgabalā nav saistīts ar militāro loģistiku vai vadības punktiem. Visi ir tikai civilie objekti. No rīta Krievijas okupantu ģenerālštāba priekšnieks Gerasimovs ziņoja Vladimiram Putinam par masveida trieciena rezultātiem Kijevai un citām Ukrainas apdzīvotām vietām. Un lūk, kas ir zīmīgi. Šoreiz pat šīs pasakas stāstnieks Gerasimovs nespēja nosaukt uzbrukuma patiesos mērķus. Vai arī negribēja. Viņš vienkārši paziņoja, citēju: masveida atbildes trieciens Krievijas Federācijas bruņoto spēku tika veikts tikai pa militāriem vai ar militāro saistītiem Ukrainas objektiem. Taču Kijevā tika trāpīts dzīvojamām mājām, slimnīcām, neatliekamās palīdzības punktam, pat grāmatu izdevniecībai, kurš sadega 800 000 grāmatu. Lūk, tas viss, pēc Krievu domām, ir militāri vai ar militāro saistīti objekti. No acīm redzot, jā, izdevniecību, grāmatu, tas tiešām ir militārs objekts. Jo Krievi taču baidās no izglītotības. Un kā gan mežonīs Krievs var uzskatīt grāmatu izdevniecību par kaut ko patiešām svarīgu? Vēlāk Krievijas propaganda stāstīja, kā viņi drosmīgi uzbrukuši jaunā pasta loģistikas centram Kijevas apgabalā, nosaucot to par loģistikas centru, par Ukrainas bruņoto spēku loģistikas centru. Un viss? Tas nozīmē, ka Kremlī pat vairs nemēģina slēpt, ka viņi apzināti uzbruk tieši dzīvojamām mājām un slimnīcām visā Ukrainā. Viņi pat vairs nemēģina kaut kā nosaukt konkrētus objektus, kurus it kā bombardēja. Agrāk kā bija? Teica, ka uzbruka militārajai rūpnīcai, bet blakus bija dzīvojamā māja. Un tad trāpīja dzīvojamai mājai. Tagad viņi pat necenšas to darīt un nesaka neko. Uzbruka dzīvojamām mājām. Un pēc šī nakts uzbrukuma es gribu citēt Vladimira Putina vārdus. Putina, kurš nesen komentēja Ukrainas triecienus Maskavai ar šādiem vārdiem. Un gribas teikt, Krievi tā, ka nakts uzbrukums Kijevai liecina par jūsu stāvokli, balstoties uz jūsu Krievu diktatora vārdiem. Režīms atkāpjās pa visu kaujas saskares līniju un tāpēc ir pārgājis pie atklāti teroristiskām darbībām. Kā vēl var nosaukt mērķtiecīgus triecienus pa mierīgajiem iedzīvotājiem, civiliem objektiem un gandrīz atklātu atkritēju vervēšanu mūsu valstī diversiju un teroraktu veikšanai. Diemžēl pat šī raidījuma ieraksta brīdī bojāgājušo skaits Kijevā pieaug. Pēc jaunākajiem datiem bojāgājušo jau ir 20 cilvēki, bet ievainoto 90. Ukrainas galvaspilsētas slimnīcās atrodas 3 bērni. Tā ir 5-gadīga meitene un viņas 1 gadu vecais brālītis, kuru šobrīd operē mediķi, un arī 16 gadus veca meitene. Valsts ārkārtas situācija dienestā ziņo, ka no gruvušiem jau izglābti 34 cilvēki. Pēc amatpersonu teiktā bojāgājušie ir identificēti. Ievainoto varētu būt vairāk, jo meklēšanas un glābšanas operācija turpinās. Un, diemžēl, glābēji turpina izcelt bojāgājušo ķermeņus no dzīvojamo māju gruvešiem. Dažādos Ukrainas galvaspilsētas rajonos ir iznīcināts tieši daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Un naktī kadros tika fiksēti tieši raķešu tiešie trāpījumi dzīvojamajās daudzstāvu mājās. Pēc jaunākās informācijas ir zināms par vairāk. Ir daudz trāpījumu. Subtitri izveidoja Dima Torzov.
izveidoja diktoru. Izveidoja dimatorzāku. Pēc jaunākās informācijas ir zināmas vairāk nekā 30 vietas. Mērs Kličko paziņoja, ka tika trāpīts neatliekamās palīdzības slimnīcas apakšstacijai. Ir ievainoti 6 mediķi un vadītājs, kā arī bojātas 9 neatliekamās palīdzības automašīnas. Tātad Kremlis uzbruka neatliekamās palīdzības automašīnām, lai būtu mazāk iespēja izglābt viņu apšaudes cietušos, kuri atrodas zem māju drupām. Jo pusnaktī pēc Krievijas bezpilota lidaparātu trieciena Kijevas centrā, vēsturiskā Sabūs rajonā, izcēlās ugunsgrēks. Ugunsgrēks izcēlās viesnīcā. Un Ševčenko rajonā izcēlās ugunsgrēks 7-stāvu dzīvojamās mājas un viesnīcas ēkas kopējā jumtā. Citās adresēs tika fiksēti 5-stāvu dzīvojamās mājas postījumi. Ugunsgrēks citā 5-stāvu ēkā 300 kvadrātmetru platībā, aizdegšanās 3-stāvu nedzīvojamā ēkā, kā arī ugunsgrēks parastā tirgus teritorijā. Kijevas Holosievas rajonā izcēlās ugunsgrēks 16-stāvu mājas tehniskajā stāvā. Pečerskas rajonā tika bojāta 9-stāvu dzīvojamā māja, kā arī izcēlās ugunsgrēks ēkas 1. un 2. stāvā 200 kvadrātmetru platībā. Glābēji ziņoja, ka izglāba vienu cilvēku. Obolunas rajonā izcēlās ugunsgrēks Noktavas teritorijā. Tuvākajā ugunsdzēsības un glābšanas vienībā cilvēki atnesa cietušo, kuram tika sniegta pirmā medicīniskā palīdzība. Sītlošanas rajonā tika bojātas 2 privātmājas, bet Desnes rajonā 9-stāvu dzīvojamā māja. Pēc Ukrainas iekšlietu ministrija Hora Klimenko teiktā, Sītlošanas rajonā tika bojātas 2 privātmājas, bet Desnes rajonā 9-stāvu dzīvojamā māja. Rajonā, kur tika iznīcināta daļa 9-stāvu dzīvojamās mājas, glābējiem izdevās izglābt 17 cilvēkus. No tiem 7 tika atbrīvoti no gruvešiem, diemžēl viens cilvēks gāja bojā. Pēc ministra teiktā, ir arī bezvēsts pazudušie, kuru meklēšana turpinās. Glābēji turpina darbu 15 vietās visā Kijevā. Video ierakstā par nakts triecienu Kijevā, ko publicē Telegram kanāli, redzams, kā notika trieciens. Vienā no metro stacijām, kur patvaras cilvēki sāka birkt griestu daļas. Bet kā tieši ir zināms, kas pārnoto raķešu grupas ienāca Ukrainā? Caur Sumu apgabalu un no dienvidiem. No ziemeļiem tās devās caur Černīhvas apgabalu Kijevas virzienā. No dienvidiem raķetes devās uz Čerkas apgabalu caur Kirovkohradas apgabalu.
3 naktī gaisa spēki ziņoja par jaunām balistiskajām raķetēm, kas atkārtot uzbruka Kijevai. 3:05 raķetes no Čerkavas apgabala atkal pagriezās uz Kijevu, bet spārnotās raķetes no Čerņihivas apgabala uzbruka Kijevai no austrumiem. Tajā pašā laikā monitori ziņoja par papildu spārnoto raķešu kalibru palaišanu no jūras. Pēc 3:13 vēl viena spārnoto raķešu grupa uzbruka galvaspilsētai no austrumiem, pa kreisā krasta rajoniem. Monitori norāda, ka daļa raķešu izlauzās līdz pilsētas centram un uzbruka Lukujaņivkai, Pečeskai un Oboloņai. Kreisajā krastā tās devās uz Darnicu, Pozņekiem un Troješčinu. Kopumā raķetes uzbruka Kijevai praktiski no visām pusēm – no ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem. Pēc 3 naktī un 25 minūtēm gaisa spēki ziņoja par jaunu spārnoto raķešu vilni uz Kijevu no Čerņihivas puses. Tajā pašā laikā Krievi palaida šahed dronu viļņus. 4 no rīta Krievija atkal uzbruka Kijevai ar 2 balistiskajām raķetēm no ziemeļiem. Pēc 5 minūtēm gaisa spēki ziņoja, ka klīstošā munīcija Banderon lidoja uz Kijevu no austrumu puses. Pēc 4:20 no rīta vēl vairākas banderolas tuvojās Kijevai no austrumiem. Pēc tām pilsētu no ziemeļiem uzbruka vēl 2 reaktīvie šaheti. Nākamajā stundā tikai atsevišķi droni turpināja ielidot pilsētā no dažādām pusēm. Daļa bezpilotu vidaparāti ielidoja Kijevā no rietumiem un uzbruka pilsētas rietumu rajoniem. Plus 6:30 no rīta gaisa spēki ziņoja par jauniem šahediem, kas tuvojas Kijevai no ūdenskrātuves puses, un tikai pēc 7:00 no rīta uzbrukums beidzās un trauksme tika atcelta. Tajā pašā naktī Krievi uzbruka Zaparīžas pilsētai. Un rezultātā Krievi nolēma drosmīgi uzvarēt Ukraiņu desu, un tā nav joka lieta. Zaparīžā šonakt tika trāpīts gaļas kombinātam Jubilejnī. Tāpat Krievi uzbruka vēl vienam Novo pošta terminālim. Bojāts noliktavas, bojāts biroja telpas, bojāts viss, kas, teiksim tā, ļāva mums strādāt Zaparīžas pilsētā un Zaparīžas apgabalā. Un cik ātri vakar Ukrainas ārkārtas dienests atbrauca? Ļoti ātri. Ātrāk nekā es. Ļoti ātri, jo man nav tālu šeit atbraukt, un aptuveni 2-3 minūšu laikā viņi jau visi bija klāt, gan policija, gan ārkārtas dienesta darbinieki. Un puiši saulaicīgi sāka darīt savu darbu, viss ir kārtībā, no visām pusēm jautājumu nav, viņi dzēsa līdz pat rītam. Subtitru redaktora Jehorova, un šeit es atzīmēšu, ka Krievija uzbruk Ukrainai ar raķetēm un droniem gandrīz katru dienu, īpaši pierobežas un piefrontes rajonos. Pēdējās dienās starp mērķiem bija Kijeva, Dņipro, Harkiva, Poltava, Mirhoroda, Zaparīža, Kremenčuka, Odesa un daudzas citas pilsētas. Katru dienu dažādās pilsētās apšaudēs iet bojā cilvēki, un Kremlis pat vairs nemēģina attaisnot šos uzbrukums ar kādiem militāriem mērķiem. Viņi vienkārši sit pat civiliedzīvotājiem. Piemēram, starp galvenajiem mērķiem. Krievijas triecienu mērķi pēdējās dienās bija degvielas uzpildes stacijas, kuras Krievija cenšas iznīcināt piefrontes un citos reģionos. Acīm redzot, tā plīgavainais punduris Vladimirs Putins mēģina atriepties par Ukrainas triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Eiropā jau ir reaģējuši uz Krievu uzbrukumu Kijevai. Piemēram, ES augstākā pārstāve ārlietu un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa paziņoja, ka ar vienkāršu nosodījumu nepietiek. Tālāk viņas citāts. Šodien es ierosināšu ieviest sankcijas pret vēl lielāku skaitu subjektu, kas atbalsta Krievijas militāru rūpniecisko kompleksu, reaģējot uz šiem triecieniem. Jo biežāk Maskava uzbruk civiliedzīvotājiem, jo vairāk sankciju ir jāievieš. Bet es šeit gribētu nedaudz palabot Kaju Kallasu. Ir jāstrādā nedaudz citā secībā. Jo vairāk sankciju tiks ievietas pret mežonīgiem Krieviem, jo mazāk Maskava uzbruks Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un nav jāstrādā tā, kā viņi tagad saka. Jo vairāk būs triecieni pa civiliedzīvotājiem, jo vairāk mēs ieviesīsim sankcijas. Tātad jūs gaidāt, kamēr Ukrainā tiks nogalināti vēl vairāk civiliedzīvotāju, un tikai tad jūs ieviesīsiet vairāk sankciju. Kāda tā ir loģika? Manuprāt, kopš 2014. gada šo 12 gadu laikā visiem jau sen ir skaidrs, kas ir šī būtne, ko sauc par Krievijas pilsoni. Tas ir mežonis, tas ir barbari, kas mēģina iznīcināt visu Ukraiņu nāciju. Tāpēc nav jāgaida nākamie triecieni pa Kijevu, lai ieviestu kādas sankcijas. Tās bija jāievieš jau vakar.
Jāievieš sankcijas pret visu, ir maksimāli jānogriež šie krievi no civilizētās pasaules, ir maksimāli jāizolē viņi. Ir jādara viss iespējamais, lai viņi paši vārītos šajā burkā, ko sauc par Krieviju. Lai viņi tur rīko ziednekļu cīņas un vienkārši paši viens otru iznīcina. Nav jāgaida nekāds uzbrukumi. Tikmēr Ukraina iespējams pirmo reizi kaujas apstākļos izmantoja savu tālas darbības balistisko raķeti, lai veiktu triecienu pa Krievijas teritoriju. Lūk, īstās sankcijas. Negaidot trieciens pa Kijivu, ir jāatries par šo nemazgāto Maskaviju. Aģentūras Bloomberg žurnālisti pievērs uzmanību svaigajam Krievijas Federācijas aizsardzības ministrijas ziņojumam. Tajā Krievijas iestāde apgalvo, ka dienas laikā Krievu pretgaisa aizsardzība it kā notrieca. Tāpat arī tāldarbības operatīvu taktisko raķeti, kā arī 7 aviobumbas un vairāk nekā 600 dronus. Aģentūra Bloomberg uzsvēra, ka Krievu paziņojums parādījās uz Ukrainas aizsardzības uzņēmumu Firepoint jaunumu fona. Tur nesen tika ziņots, ka viņu balistiskā raķete FP9 jau tuvojas lidojuma izmēģinājuma posmam. Un nevis mājienu deva, bet tieši pateica, ka šo raķeti izmēģinās kaujas apstākļos, palaižot tos Krievu galvām. Pēc provizoriskās informācijas balistiskā raķete FP9 ir izstrādāta īpaši triecieniem Krievijas Federācijas dziļumā, un tās darbības rādijus ir aptuveni 850 km. Tajā pašā laikā Krievijas Zīvēja kara korespondente paziņoja, ka Maskavas apgabalā raķešu brīdinājuma režīma laikā otrdien visticamāk tika notriekta Ukrainas balistiskā raķete. Tātad viņi to apstiprina. Saskaņā ar Z kanāla datiem, militārais informators pēc Z sniegtās informācijas viens no pretgaisa aizsardzības kompleksiem S-300 vai S-400, kas sedz debesis virs reģiona, apšaudīja mērķi. Citāts. Lielā augstumā, kas nav raksturīgs dronam vai spārnotajai raķetei. Un arī uz Zemes izveidojās liela krātera no notriektās balistiskās raķetes. Kadrus ar uzbrukuma sakām, kur redzama dūma asta debesīs un dūmu stabs, iespējams ir slādiņa krišanas vietas, jau ir publicējuši Ukrainas monitoringa kanāli. Un šis militārais informators raksta, ka nav izslēgts, ka tas varēja būt Ukrainas balistiskās raķetes pārtveršana. Tieši tā arī jāizskatās īstiem sankcijām pret mežonīgo Krieviju. Šeit es sniegšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rastiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saidus un rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visiem uz redzēšanos!